Sveicināti Rudolfa workshopā. Rudolfa workshopā. Rudolfa misinē kaut kādā bardakā. Rudolfa bardakā, ot jauns kanāla nosaukums būs. Nu ko, draugi? Ir pienācis kārtējs skrūvēšanas vakars un kārtējo reizi mēs taisīsim manu zelta gabaliņu. Vienu vakaru es atklāju, ne pat nevienu vakaru, es kādu laiku jau pamanīju, ka man pazūda antifrīz. Un tad to vienu vakaru es te noņēmos, skrūvēju un beigās apskatījos, ka man šeit apakšā viena mala tā kā ir mitra visu laiku. Un tāpēc šodien iegādāju jaunu mantiņu. Reku taisam vaļā kasti. Kā jums liekas, es esmu garāžai sev nopircis televizoru vai ko? Man ir jauns radiators. Un šādi te izskatās pilnīgi jauns radiators. Tikai viena baigi interesanta lieta. Kāpēc viņi nedod vāciņu līdzi? Tas nu gan ir pagalam interesanti. Interkāra. Labi, es saprotu, ka interkārs jau neregulē, ko ražotājs dod vai nedod. Bet come on, vāciņu varējāt iedot līdzi. Cerams, ka manējais dara. Paņemam. Čikt. Jā, viss dara. Viņam ir tāda tā kā drošība, ka viņš nenolēc nost. Viņi tā kā taisa ciet. Viņš pārlēc pāri tādai bultiņai un paliek tāpat. Tas sanāk, ka tu nevar aplaucēties, droši vien attaisot viņu neliekā vaļā. Nu labi, vāciņš der tā kā. Man ir jauns radiators un man ir visu vakaru atkal ko darīt. Rekur, viss salikts, ielikts. Nav viss salikts. Bet jaunais radiators izskatīsies šitā. Parasti es atceros no sporta mašīnām parasti tāds balts, tīrs radiators un beigās tur kaut kāds interkulēra trubas, kuras man nebūs. Būs vienkārši. Vienkārši būšu uzlicis savam vojītim, savam Town & Country jaunu radiatoru. Lai kā es biju plānojis noņemšanu, kā es tu noņemšu vienu trubu, otru trubu, uzliku žņaugu resnējai trubai, palīdzēja tas tieši necik. Es esmu atkal piegāzis garāžu pilnu ar antifrīzu. Noķēru tikai kaut kādus 4 litrus pieņemsim. Neko, to es visu pēc tam savākšu. Galvenais tagad lēnām sakrāmēšu kopā. Nav jau atkal daudz ko rādīt. Bija jau vesela sērija par to, kā es izjaucu visu purnu un nomainīju abus radiatorus. Tā kā šoreiz salikšu šito kopā. Un tad jau droši vien parādīšu, kā piešķiļu un laimes pilna seja būs. Ja jūs visi zināt, ko tas nozīmē, tad jūs zināt, ka tas nozīmē galvas blīvi. Tad, kad motors ir sasniedzis darba temperatūru un šitā burbuļo tā pilnīgi skaidri ir izpūsta galvas blīve. Tā kā šis vakars man ir izvērties interesanti. Es pat godīgi sakot, uz momentu nezinu, pie kā ir ķerties. Tātad, tā kā es baigi spēcīgi te vakardien filmēju un neko jēdzīgi nenofilmēju, tad nākas pārfilmēt tad, kad jau viss ir zināms un viss ir izdarīts. Un slēdziens ir tāds, manam Voyagerim ir izpūsta galvas blīve kaut kur. Es te baigi jaudīgi uzpildīju sistēmu un tad ar tādu metodi, kā paņēmu radiatorā šeit ieliku iekšā pudeli, uzlēju līmeni, lai es visu laiku varu sekot līdz līmenim. Un no sākuma likās, ka es vienkārši atgaisoju, ka nāk ārā no sistēmas gaiss pa tādiem burbulīšiem. Bet tad viņš tā kā nāca ārā un nepārstāja nākt ārā, un jo karstāks motors palika, jo tie burbulīši
tādi tā kā arī pastāvīgāki palika. Un beigās slēdziens ir tāds, ka kaut kur galvas blīve pūš, virzules kompresija pūš kaut kur uz antifrīza sistēmu. Sāku lasīt fórumus. Un, lai arī pirms tam nekas nebija dzirdēts, ka šiem 3.3 dzinējiem ir problēmas tādas, tad fórumos es atradu diezgan daudz pasaulē cilvēkus, kuriem ir bijusi tāda problēma. Un šiem Chrysleriem ir tāda mode, ka viņi sāk to darīt, viņi sāk pūst to gaisu, bet viņi izpūš ārā kaut kādu noteiktu antifrīzu daudzumu. Neuzvārās. Un tu brauc, es saku, ja būtu vasara, es pat nezinātu, ka man ir tāda problēma. Bet īsāk sakot, jā, šis jau ir otrais vakars garāžā. Vakardien es metu mieru, man vajadzēja apdomāt tā kārtīgi rīcības plānu kaut kādu. Un es domāju, kad es ķeros pie pirmā plāna. Šovakar es konkrēti nojaukšu nost visu to logtīrītāju, vannu, visu logtīrītājus noņemšu, lai var piekļūt klāt priekšējā cilindra svecēm, aizmugurējā cilindra svecēm. Tad mēs ar Čomu Šmitu skrūvēsim ārā visas sveces un mērīsim kompresiju. Es gribu saprast, vai visos cilindros ir vienāda kompresija, vai kāds no cilindriem jau nav nosprādis izdaluma ziņā. Ja būs tā, tad šitas motors iet uz svalku. Ja būs visiem cilindriem vienāda kompresija, kaut vai ne tāda vairs kā rūpnīcas, viņam jauda netrūkst. Ja visiem būs kaut cik vienādi, tad es ravēju nost galvas, vedu galvas uz servisu, slīpēju, mainu blīves, un tad būs interesanta nākamā daļa vai pat nākamās daļas, kā man te ies, bet šovakar ķeros klāt pie visu šitā. Bet mēs šeit šodien esam sapulcējušies, jo mums ir jānomēra kompresija visiem cilindriem. Ja gadījumā kādam no visiem 6 cilindriem kompresija būs mazāka vienīgajam kā pārējiem, tad motors iet uz svalku. Ja visiem būs vienādi, kaut vai zem normas, kuru es vēl neesmu apskatījies, kāda ir norma, bet ja visiem būs vienādi, tad es motoram taisu remontu, ņemu nost abas galvas, mainu blīves. To, man liekas, es jau 100 reizes pateicu visos video. Es savējos saku, atkārtojos pa motora kodiem. Nu, es arī ļoti atkārtojos laik tajā, ko es runāju. Gan jau man cilvēki iedos. Bet tagad ir jāizskrūvē ārā visas sveces, lai būtu mazāka pretestība griežot, startējot, un tad pa vienam mērīsim. Nu, tu tagad vari pastāstīt, ko tu izdarīji? Kāpēc mašīnai purna vairs nav? Ko es nolauzu? Es nolauzu radiatoru no Nolauzu. to spēka bumperi. Kā viņam sauc? Deformācijas tā... Riba. Riba vienalga, sauc viņu kā grib. Jā, to noņēmām. Bet mēs... Tad šito salauzām, bet viņš vēl dzīvs ir. Un praktiski izlējām pa grīdu antifrīzu. Jo tāpat jāmazgā ir. Nu jā. Bet mēs esam... Ņemam, taisam, ražojam. Es domāju, ka to jau redzēs. Man jau baigi gribās tam lācītim vērdarā pastīties. Mēs esam ceļā uz pirmo galvu. Jā. Savādāk to nevar nosaukt. Jānis tagad haotiski te visu droši vien izjauks. Un Rūdis pēc tam katru skrūvī cilās un domās, kur viņai bija jābūt. Jā. Tieši tā mēs darām. Bet skrūvīts ar čupā samest. Nē, skrūvītēm jau kur ir kastīte sagatavot. Var arī likt tajā kastītē pie logtīrītāja pričendāļiem. Lai gan ne tos atsevišķi saukšu. Bet nu jā. Kur? Jā. Davai. Jā. Labi. 10,5. Davai. Labi. Nu 11,5 viņš tagad uzšāva. Pirmīt viņam bija 12,5. Fu, kāpēc benzīns mirda. Jā. Labi, pēdējo reizi šito vidējo. No. Labi.
10,5. Nav tā, ka viņš tagad eļļu pacēla augšā, tāpēc viņam parādījās. Šobrīd izskatās, ka verdikts ir, ka mēs ņemam nost galvas. Ka izskatās, ka varētu viņu arī taisīt. Nu un sūca visu, ka viņam tur kaut kas... Tu jau redzēsi, ja ir galvā plais. Pirmām kārtām es neslīpēšu tikai galvas. Es katrai galvai paprasīšu, lai arī to mikroplaisu pārbaudu uztaisi. Jo... Vispirms jātais mikroplais. Nu jā, vienkārši aizvedu uz servisu pat. Nevis taisīt mikroplais, vienkārši, lai pastās, vai ir. Cik maksā vienai galvai pārbaudu? Mikroplaisu laikam bija kaut kā tricārs vienai galvai un slīpēšana kaut kur ap 40. Nu, lai vismaz uztais un pasaka. Bet es tā arī rēķinos, ka sotoks katrai galvai aiziet servisā. Pēc tam Tev slīpēt vajag, tu domā, būs izdedzināt arī. obligāti ir jāslīpē, ja tu blīvi maini. Jā, tu varbūt banānā sagriezies. Nu to viņi pārbauda, jā. Jo es jau nezinu, varbūt viņš ir karsēts. Es jau viņu nopirku ar termostatu nočakarētu un varbūt viņš ir karsēts. Karoči ir slīpēšana, kaut kāds sotoks katrai galvai. Vārstus nekādus es it kā netaisu, bet 60 un cik ir... apmēram 40 un 60 kaut kas tā. Nu ap sotoku vienai galvai. Doma bija tikai nomērīt kompresiju, bet laikam beigās mēs arī sākam rakties iekšā pašā motorā. Tiksim līdz galvai, paskatīsimies, kā izskatās virzuļi. Nav jau jēga vairs neko bremzēt. Kompresiju nomērījām, lēmums remontēt ir gandrīz jau pieņemts, vēl gribās ieraudzīt, vai gar virzuļiem nevar pirkstus aizbāzt, un vai ģilzes nav... Nevis ģilzes, kā latviski ir? Gilza. Cilindra. Cilindris? Nezinu, izsāk sakot, turpinam. Jau Jāni, pastāst, ko tu dari, kāpēc tu esi manu mašīnu šitā te? Tas saucās. I'm sorry, es aprauju skrūvi. Šito. Ideāli. Uztaisīju apaļu, ko tagad rūdi. Es mēģinu dabūt. Tu nevari ar rokām uzķert un tad ieskrūvēt. Tāds tā kā mežonēns. Kāpēc? Nu es jau uzķēru, redzi? Bet nu īsāk sakot, ko mēs esam izdarījuši? Mēs esam noņēmuši gāzi visu nost, mēs esam noņēmuši sprauslas. To, kā to sauc? Reiku. Rampu. Degvielas rampu, visu noņēmām nost. Gribējās jau tajā putekļsūcē baigi tagad nosūkt, bet nevaru putekļsūcē tik klāt, un kamēr tas viss te tāds lipīgs, labi turās. Nav nemaz tik slikti, kā izskatās. Man jau liekas, ka mēs drīz redzēsim to īsto. To īsto Voyager seju. Nu, karoči izskatās tā, maucam tālāk. Tā, tas kā mums iesācējiem, kas ir pārsteigums, kad starp cilindriem nāk šitāda sile kā blīvi uz divām sešniecēm skrūvītēm iekšā, un tad, kad tu noņem to visu nost, tad tu ieraugi jau pašus vārstus. Mēs neesam iesācējuši normāli. Nē, nu iesācēju motoru taisīšanā jau mēs neesam vienkārši pirmo reizi šitādu te Voyager jaucu. Interesanti. Bet interesanti ir arī tas, ka šitās apakšējās skrūvītes jau uz kaut kādu silikonu ir sēdināts. Tātad kāds jau ir iejaucies šajā. Ņemam rampiņu nost, saucās rampam, pakardūdīņām, mēs jūriņām ceļojām. Mums izrādās ir motors vēveidīgs, bet ar bītstieņiem. Parasti es tādus motorus esmu redzējis kā vecos laikos. Urāli, Emkas un viss šitādi. Tad šitais ir vienkārši amerikāņu urāls. Skaties, es pacelšu augšā. Ar pincetēm jāceļ augšā? Nē, galvenais, lai tie nenolido no... Mums māsiņu arī vajag? Uj. Es jau izsitu lukturu, saskrāpēju spārnu. Nenofilmēju beigās, kā tur nocelt. Mums ir izdilumi. Nav baigie izdilumi. Ko? Nedomājies, motoram jau ir puslimons. Bet izdilumi nav. Tā. Rudolfs skrūvē tagad šito te. Tam head.
pēdu ņem nost? Es domāju, es dabūšu atvilkt vaļā šitā. Tomēr nebūs ar to? Atvilkt Bet vaļā. nav jau tik traki nepievilkts. Nē, nu viņas ir sakarīgi pievilkts droši vien. Es domāju, ka tu nebija uz Ņūtoniem. Tur ir burtiski 90 grādi un viss. Bet kā es varu dirst? Bet Es krakšķis. domāju, ka neviens to dinamo neņēma vienkārši. Zini, kā īstenībā saka, parasti rauj dinamo. Nu, tā kā, ja mūk projām parasti rauj dinamo, tu neesi dzirdējis? Nu, kad vienkārši, ka nolūs skrūvi, tad tu rauj dinamo. Tālu prom no tās vietas, kamēr priekšnieks neierauga. Jā. Un lai priekšnieks nenoķer. Ja lūdzu, tev ir daudz spēka. Bet te krakšķis motors laižot vaļā skrūvus. Tev ir daudz spēka izrādās. Tu ej uz zālīti? Nē, pīpai zālīt. Šito te. Rūdis jau mums ir vecs ronis, viņš tāpēc jau viņam ir tik daudz spēka. Jā, rīt atkal jābrauc roņā. Vaļā vilkšanai secība nav? Nē, es nezinu. Droši vien jau, ka varbūt ir. Varbūt kāds inženieris, Chrysler inženieris teikt, ka vajag. Secībā, ne? Viss izņem ārā skrūves. Un tad mēs droši vien ceļam to skrūvis, tu vari salikt pēc secības. Nē, zin kā īstenībā, vispār, kad, ja tiešām izrādīsies, ka galvas blīvi ir beigta, tad tas nozīmē, ka nu, tādā ziņā, kad, protams, ka to izkrāmēs apakaļ, slīpēs un darīs, bet ir jaunas skrūvis jāliek. Jā, es tieši interesējos, it kā interkārā varot dabūt jaunas. Tu nekad nezini, vai ar to veco skrūvi pa tiem 90 pēdējo griezienu, kad tu taisi, vai nebūs kā viģikos tas knikt, un tad tu vari nolikt, izslēgt gaismu un aiziet mājās. Nedusmoties un aiziet mājās. Nav jēga dusmoties. Vajadzētu būt izpūstam uz no... Kas tas vispār? Tas benzīns, ko mēs griežot celējām? Jā. Točni. Paņem nost, varbūt blīvi. Jo vajadzētu būt izpūstam tā kā uz antifrīzes dzēsēšanas ceļu. Šitā droši vien no tā kanādiešu blīve. Bet saproties, interesantākais ir tas, ka te neredz. Varbūt uz galvas jāskatās. Nu, mēs jau arī nezinām, vai tā ir šitā galva vai ne. Te nekas nav. Te būtu jābūt tā kā melnam. Jā, kaut kam bija jābūt. Kāpēc dzēsēšanas kanāli ir šitā te caurumi viņiem ierobežot? Ir tā kā galvā kur ir lielās lūkas, bet lielās lūkas kur ir aiztaisīts ciet uz maziem caurumiņiem. Tas jau ir galīgi garām. Kā te viņam tā dzēsējās viņi? Tas ir kaut ko plūsmu regulē? Jo pasties, te kaut kādi ir mazāk, vai lielāk caurumi, tur ir mazāk. Te vispār kur ciet ir Kāpēc? vidējam cilindram tieši. Lielāks, mazāks, vēl mazāks un ciet. Šitan ir maziņš. Es nezinu, varbūt točni kaut kādu plūsmu regulē. Vajag interesanti. Savukārt, vai kaut ko... Nu, apgriez šito te riņķi. Vai kaut ko var redzēt uz galvas, mēs varam paskatīties. Kaut kas izlīst. Jā, te visu laiku kaut kas līst ārā. Man neizskatās, ka šitā galva ir vainīga. Man arī nē. Varbūt koļegam būs taisnība, ka aizmugurējā galva, kas dzīvo lielajā karstumā, visu laiku jau viņa dzēsējās mazāk, varbūt tiešām būs tā. Jā, bet tu pasties uz šito. Pasties, te ir sarkants. Jā, bet tas varbūt arī dēļ svečvada vai te arī ir, pasties, te vispār ir, te ir ar baigo nagāru. Šito ir jāuzfilmē, kā tu tuknī. Stāsts ir tāds, pacēlām augšā nu tā ritīgi augstu, tu izstiep tās rokās, tikai tiec līdz tām 4 saucamajām bikšu skrūvēm
kuras ir pilnīgi sarūsējušas, sapuvušas un apaļas, tur nav kur muciņu uzlikt. Un tad ir galvas skrūvas, kuras šitā te var aiz tās flanča galvas aizķirota meiseli, var atsist vaļā, un tad viņas viegli atskrūvējās. Un šitā pa vienai skrūvītei mēs arī pašlaik skrūvējām. Un aizmugurējā galva acīm redzot lielākā temperatūrā dzīvo, jo redz, cik gaiši ir priekšējās galvas šitā visa sadalena. Un cik tumši ir aizmugurējās. Eļļa kā ir iedegusi. Tā kā tā vien ir, kad ir ar aizmugurējo galvu būs diezgan jautrāk. Bet neko, bez laušanas, prātīgi. Asit ar meiseli, tai flanši skrūvoja pa maliņu, redz, ka viņi nāk vaļā, tad paņem atslēdziņu atskrūvē. Nekā tāda drastiska te nav, mēs neko te neērdam ārā un nelaužam. Hei, te Rūdis, Rudolfs Es atradu rekur esno pneimas, tā kā vakuma trubiņu, kurai Tā ir tā uzkrauši. pneima. Jau tas nav tas saucamais lowrideris, nu? Jā. Tas tā kā cilājās. Īsāk sakot, mēs pirms tam filmējām, bet mums skanēja mūzika fonā, tāpēc es nezinu, vai es to brīdi varēšu izmantot. Tas bija vislielākais seks ar izplūdes kolektoru skrūvēm, jo katra skrūve nāk vaļā ar kaltiņu. Mēs vispirms ar šādu kaltiņu iekaļam skrūvēju flancī. Kur ir tā skrūve? Mēs vispirms skrūvēju iekaļam tādu flancī tādu tā kā robu. Un tad, kad tu esi viņai lēnām iekalas robu, tad to rāmu ar kārtīgi uzdauzi atgriešanās virzienā. Un tad šitādas sūdas mēs dabūnam ārā. Un es tagad šitai te izdarīju tāpat. Šī ir pēdējā, kas ir. Jā, bet tas boss baigi viegli atnāk caļā. Pēdējā, jā, mēs viņu iesaucām par bossu, jo viņi ir visšaurākajā vietā aiz stūras pastiprinātāja sūkņa. Bet arī viņu mēs dabujām vaļā. Tā kā izskatās, kad arī otra galva šodien būs nost. Pēc tam, kad noņemsim galvu, tad būs augšējās jānofleksē biksēm. Lamdai jāmēģina to štekeri dabūt vaļā. Šitās divas augšējās mēs nofleksēsim. Lamdai savukārt šitien štekeris nenāk ārā, bet gan jau, ka to dabūs. Un pēc tam apakšējās skrūvas izpūtē biksēm droši vien nozāģies ar zobenzāģi, jo ne ar ko citu tur netiek klāt. Un saliks jaunas skrūvas, pēc tam jaunas blīvas, jaunas skrūvas. Bet otra galva ļoti drīz arī būs uz galda. Un tad mēs arī parādīsim, kā izskatās šitie. Tad jau mēs redzēsim, kur ir plaisas. Plaisas jau nē. Es ceru ieraudzīt izpūsto blīvi, jo ja mēs neieraugam izpūstu blīvi arī otrajai galvai, tad pastāv risks uz mikroplaisu. Tad mēs liekam svapu. Svaptu. Iesvaposim 3,8. Tad mēs vedam galvas uz Ikšķili, es tagad aizmirsu, kā saucās tā firma. Bet, Interkars. Nē, galvu servis. Lienas iela, nē, bet Pats tu esi Liena. Čakeni. Nē, tur ir Ikšķilē ritīgi tas krūtais galvu servis, kur es arī Transalpam vedu galvas restaurēt visus. Un viņi pārbaudīs mikroplaisas. Un es nevaru paskrūvēt skrūvu vairāk. Man traucēja kaut kāda trubiņa. Nevar. Viņu vajag nozāģēt. Trubiņu? Vai skrūvi? Trubiņu. Labi, beidz filmēt, es šito negribu rādīt. Kas tas tāds ir? Jau! Telefonā bija sagraužu vēļo līdz vienkārši aknām. Jā. Pagaid, man ir mitras rokas, es uztraucos, nevaru cimnes. Bļēt, Rūdi izvēlt rokas no divas sārā. Tā, Piestum. es parādīšu gaismu, es būšu tas operators, kas rāda. Bet operators nevārās. Tu būsi mana mirdze. Tu būsi mana mirdze. Es būšu tas, kas tura tos lukturus slavenos, nu. Jā, nu davai. Ne jau malku mājā, bet Tagad, tos lukturus. Lietas pauzi, bļēt. Pauze! Man ļauj virsū saka reklāmas pauze. Īstenībā izolācija jāsremontē, toreiz es te mēģināju. To sanāks noteikti. Davai iedod man lapēs to telefonu. Stop mašīna, vēl viens sots. Nē, to es tulītās. Bļēt, nokanieb nost un Pagaid, stop kadrs vai ko? Nē, turpini. Kur skrūvrieznis Vai pisās? Kur vēlēs skrūvrieznis paliek? Mot meklēt tagad. Es parādīšu tev gaismu. Tu būsi, es saku, mana mirdze. Vo, kur ir?
Tas nav. Nē, zaļais, ok. Kur? Wow, taču. Redzēji? Ja nebūtu lampiņas manas. Nē, var. Pagaidi, saņemies. Es jau saņēmos. Bļāt, tas bija. Oi, jop, tvoju māc. Nu, tad mēs tur esam tagad sabēruši iekšā cilindrā visu, ko var sabērt. Bet. Nu, Spēčiki. es Nē, man vēl liekas, ka tā otra galva. Un šitā ir strādājusi vispār perfekti. Tad sanāk, kad šitas. Šitas. Jā, bet nav jau teikts, ka antifrīz ir ticis iekšā cilindrā. Palaiduši. Bet virzuļi nereāli stingri, precīzi. Bet viņš ir labs motorīts, es teikšu. Protams, mēs sabērām smiltis, bet tās arī izpūst. Smilts mēs dabūsim, viss sārīt, kas ir. Nu, ko tu runā? Tu auditoriju grib dzirdēt, tu nespīdini viņiem acīs. Ja? Auditorijā es cerēju ieraudzīt izpūstu galvas blīvu, bet es neieraudzīju. Tāpēc es tagad gaidīšu ar nepacietību rezultātus no mikroplējas pārbaudas. Šis cilindrs, lai arī dzīvo lielākā karstumā, un viņam neko nevarēja atskrūvēt. Es tagad redzu, ka šitas sūda kronšteins turās. Šitam cilindram viss ir kārtībā. Un Herbert Onkult var izskaidrot, kāpēc redz, kur ir lieli antifrīz kanāli. Nu, tā kā kur galvā viņi ir lieli, bet blīvē viņi ir regulēti ar šitādiem maziem caurumiņiem. Lielāks caurumiņš, mazāks, vēl mazāks, pavisam maziņš nav. Nav maziņš caurumiņš, liels caurumiņš, mazāks caurumiņš. Kādi urbīši bija tādi salika? Blīvē. Nu, kāda starpība? Interesanti, tā ir vēl dzimtā blīva. Es domāju, ka jā. Jā, no Korejas. Jā, bet tur jau jāskatās pēc tiem, cik te viņa bieza ir. Nu, viņam nevarētu būt jau tā kā māja jau likts kaut kāds remonta virzuļi un vēl kaut kas. Nē, domāju, jā. Viss Nu, izskatās. galva izskatās, ka būtu izskalti. Bet honis ir. Te gan ir arī kaut kāds garans švīkas vilks. Bet tās ir tikai Tavs iedomus. nospiedumi. Tā kā motoriņam viss ir kārtībā. Pārbaudīsim uz mikroplaisām. Man pilnīgi tā kā raidījumu filmē. Pārbaudīsim uz Es domāju, jāpaskatās, zini, kurā brīdī. Nu, runā. Es tev klausos. Tu mani dzirdēji ar acīm. Un arī kāpēc ir Tev jāsaka, jau, te meisteris Rūdis. Nigeri asi. rūdis skrūvē? Nē, interesanti ir, kāpēc ir šitādas te tā kā, zin kā ir tās, nu, ka tu ar blīvas biezumu tā kā regulē degkameras lielumu, jo forsāžu skaitās, ka tu samazini degkameru, un attiecīgi ar šitādiem te sūdiem tu vari palielināt degkameru, un tas kaut ko maina motorā. Bet to tad nav jābūt viena komponenta blīve tā kā. Tās, kas interkārā tirgojās, ir tā kā mēs esam pieraduši redzēt, ir viengabalaina galvas blīve, nekādas šādas te skārda loksnītes. Un interesanti arī interkārā nopērkajām blīvēm, kā izskatīsies šitie antifrīzi. Rakstiet komentārā, vai tā ir oriģinālā vai nav. Jā. Es domāju, ka būs labi. Pišķili juhu. Jā. Tā tad redz, kur esam noņēmuši abus cilindrus. Es negribu tūplānā rādīt, jo mēs sabērām pašlaik uz virzuļiem visādas sūdas virsū. To es te sasekšu visu lupatām notīrīšu. Ko tu noņēmi, cilindrus vai galvas? Galvas noņēmu nost. Cilindru galvas noņēmu nost, vai tev vajag piesieties, divi eksperti. Tas bija. Skrūves daudz vajadzēs jaunas, redz, kur abas galvas ir uz galda. Aizmugurējā galva, uz kuru mēs likām visas aizdomas, izskatās pilnīgi superīgi perfekti. Vienāda priekšējai galvai šie vēl tā, bet šis ir pilnīgi atšķirīgs cilindrs ar uzdegumu kaut kādu. Tāpēc ir aizdomas, ka šeit viņam ir arī antifrīzes piedalījies kaut kādā brīdī sadegšanā, un tāpēc viņš ir atšķirīgs. Bet nu nav starpība, viss vedās uz galvu servisu, uz mikroplaisu pārbaudi, uz slīpēšanu, un tad mēs varam krāmēt visu atpakaļ.
Kā Jānis saka, galvenais vēl bikses nozāģēt nost. Bet jā, izpūtējiem ir jānozāģē nost visas sapūšās skrūvas, jānomaina blīvas biksēm saucamajām, varbūt arī zonde jānomaina pie viena, kamēr šitas viss ir ērti piekļūstams. Un tā būs jau nākamā sērija. Tātad 2 noņemtas galvas. Visticamāk, kad pirmdien zvanu jau uz Ikšķili, kad viņas var paņemt pretī uz pārbaudi. Lieku aizdomas tomēr uz to vienu cilindru. Blīves ir pat cik kaut kāds mistisks 3 slāņu skārdas blīves, es nezinu, kuru. Nu, tur vizuāli neko ieraudzīt nevar. Pagaidām mašīna paliek šādā veidā. Cerams, ka Honda man nevajadzēs tuvākajās dienās neko dzīt iekšā taisīt, bet jā. Tā kā jūtos diezgan pārliecināts par šī motora remontu, un tad, kad būs nomainītas galvas, sataisītas jaunas blīves, jaunas skrūvas, visu konkrēti foršu pārvilksim ar pareiziem ņūtoniem, visu kā paredzēts, nevis tā kā kādreiz vilku uz jūtām kaut kādam Opelim. Šitien visu izdarīsim tā, kā saka, čotka. Nu, plus man vēl vajadzēs dažas jaunas detaļas, kā pieņemsim stūras pastiprinātāja, tam bundulim nolūz viens snuķis nost, tā kā to bundulīt man vajadzēs jaunu. Vajadzēs nedaudz pačkarēties, jā, ar kolektoru dabūt tās bikses, visas skrūvas nocirst nost un salikt jaunas un blīves jaunas salikt. Un iespējams vienu zondi jau nomainīt, jo zondas man arī kaut kādas kļūdas rāda un tagad ir ļoti ērta piekļūšana tai pirmajai zondai. Tā kā jā. Sveiciens visiem manā kanālā un gaidam nākamo video. Čau! Sveiciens Kristapam un Nencijai!